Ну, что мне говорить? Ну, вспоминай свое детство, как попала в Латвию, как потом спаслась, про Латвия, лошадку. по-латышски мне легче рассказывать. Labi. Deportēja mūs 8. decembrī 43. gadā uz Latviju, kā lētu darba spēku. Jo tētis bija nodots, apcietināts, un mājās viņš neieradās. Nezinām, kur viņš palika. Mēs, Ļuda, es, Genādijs, vecākais brālis bija mežā partizāņos. Oleks. Nu, kā visi deportētie. Jā. Lopu vagonā, bez ēšanas, bez kā. Un mūsu vagonu izvietoja Kirbežos. Mēs nonācām ļoti labā ģimenē, ļoti, es labi atceros Marutas tantu. Viņas vīrs bija Gūslekņu nometnes pārzinis, laikam. Un tad mūs bija jāslēpjas un nāca Vācu armija un Krievu armija no vienas puses. Nāca, mums visiem bija jāslēpjas. Mēs slēpamies viena liela šķūni, tur daudz cilvēku bija. Toaletes izmantot mums bija jāiet ārā. Brālis man pavadīja aiz šķūņa, man nātris nekošas, nātris sēdēja, un pēkšņi lidmašīna, degoša lidmašīna lidoja virs mums, un 4 vācieši ar automātiem skrēja tieši mums garam, gandrīz gar kājām. Un es sāku bļaut, un brālis noņēma cepuri, iebāza man mutē, lai es nenodotu. Viņiem droši vien nemaz nebija laika uz mums skatīties. Un visi virsēja piena zobi bija izspiesti. Es asiņainā ienācu šķūni, mamma bija pārbijušas. Un šķūni mēs bijām ilgi. Līdz šķūni mēs tikām, mums Marutas tante iedeva zirgu un teica, ka zirgs mūs nepiemānīs, un ka mēs būsim novietoties šķūni, ko viņi mums norādīja, kur slēpties. Zirgu palaidiet vaļā, viņš pats atnāks mājās. Un tā mēs palikam Latvijā. Kur jūs mežā atstājāt to zirgu? Nē, tas šķūnis nebija mežā, viņš bija pie meža. Liels sienas šķūnis, un visiem tur ļoti daudz cilvēku slēpās. Ar to zirgu jūs bijat tikai jūsu ģimene? Runā skaļāk, Ar to zirdziņu bija tikai jūsu ģimene? Tikai mūsu ģimene, jo tikai mūsu saimniece veda mūs. Un viņa mums teica, ka mums iet pieteikt, jo ļoti daudzas cilvēkus iesēdināja, un arī manu krusmāti iesēdināja kuģi, un kuģim bija jāpeld uz Vāciju, uz rūpnīcu strādāt, bet uznāca apšaude un kuģis gāja bojā. Kā tā krusmats sauc? Tu atceries, kā krusmats sauc? Anastasija. Viņu pa Nastju, man liekas, sauca visi. Nu, jā. Un tad jūs bijat, tad, kad jūs tikat mežā jau ar to zirdziņu, no tā šķūņa, bija tu, Tamara, Ludmila, Genādijs. Un mazais brālis jau bija miris. Viņam bija tīvs un viņš bija slims. Viņam vajadzēja būt operācijai mugurkaulā. Un operācija vajadzēja būt decembra beigās, un mums atveda 8. decembra. Ļoti labi atceros to datumu, jo visos dokumentus pēc tam apstiprināju.
Tā viņš bija slims pirms tam. Viņš jau bija slims, bija, ļoti, ļoti agri. Viņš mira 2 gadi un neatceros, cik mēneši viņam bija. Starp citu, viņš tīfu dabūja te vagonā, ko mums veda. Un lielais brālis bija aizbēdzies ar daudziem pusauģiem uz mežu partizāņos. Un visu pārējo atlikušo kara laiku viņš bija izlūks. Dokumentos to var pierādīt. Un kā Mēs jūs palikām nonākat Latvijā, pēc tam man... Puikulē uzreiz? Uzreiz puikulē? Nē, puikulē mēs bijām ļoti vēlu. Mēs bijām Kirbežos. Pēc tam mamma palīdzēja 3 gūstekņiem, viltoja dokumentus, bija pieeja viņai, jo viņa pārkopēs strādāja pie priekšnieka. Un starp tiem bija mūsu otrais tētis. Viņi 46. gadā apprecējās. Un tēti jau tad bija, jau sarkanā armija bija nākus, un tētim bija jāstrādā par dzelzceļa meistaru Ārciemā. Pēc tam no Ārciema viņu pārvietoja uz Puikuli. 48. gadā, 48. gadā, bet es jau biju 1. klasē Ārciemā, dzīvoju pie brāļa, kas atgriezās, no kara atgriezās, sameklēja mūsu ģimeni. Un Puikulē es iesāku, turpināju skolā, Puikuls 7-gadīga skola toreiz bija. Mācījos centos ļoti labi mācīties, jo mamma bija ļoti stingra, viņa nepieļāva nevienu trīnieku. Un pēc 53. gadā es pabeidzu Puikulu 7-gadīgo skolu un aizgāju mācīties uz Valmieras pedagoģisko skolu. Šis sapnis man bija no mazas bērnības laikiem. Ļoti par skolotāju. 57. gadā pabeidzu, un mani atstāja Valmierā strādāt kā rezerves skolotāju. Ja skola kāda dekrēta bija vai kāda cita iemesla dēļ, man bija jāizvieto. Jo es mācīju 3 valodas, toreiz es mācīju labi angļu valodu, vācu valodu, nevis angļu valodu, pļāpāju. Vācu valodu es labi mācīju, un latviešu valodu bija labi, bez šaubām iemācījusies, krievu valodu. Un pabeigusi mūzikas skolu, gan klavieru klasi, gan papildus akordeonu klasi. Un tāpēc es biju jauna, un mani atstāja Valmierā strādāt. Bet Vaidavas skolā matemātikas skolotāja bija dekrēta un pioneru vadītāja. Un man aizsūtīja uz Vaidavu strādāt par pioneru vadītāju. Un direktoru atceros Eglītis bija. Viņš bija pārsteigts, ka mani vispalaidīgākie bērni mani klausīja, ka man bija autoritāte, un es ļoti, ļoti ar viņiem visādas nodarbības organizēju. Es nezinu, vai stāstīt to, nestāstīt. Mums bija sacensībām jāgatavo bērnu grupa, un bija jālec pāri ūdens Grāvim? Grāviem vai vienalga kam, bet ūdenim, kur ūdens bija. Un tur bija Mārks. Es nezināju, kas ir Mārks. Tur bija Lini.
viņus vajadzēja mēģināt tajā mārkā. Un es bērniem ieskrēju ar garo kārtu, mums bija jālec. Es rādīju, kā tas jādara. Ieskrējos, un man palika viens mazs gabaliņš. Viss kāds man iegāja tajā mārkā iekšā. Un es iznācu ārā, gan seja, gan viss man bija ar linijām un ar aļģiem un ar visu ko. Un bērni skatījās uz manis, viņiem smieklināts, bet viņi kautrējās smieties, un es sāku pirmā smieties, un tad viņi arī smējās par mani. Bet mēs ieguvām pirmo vietu sacensībās Valmierā. Un mans direktors ne par ko negribēja es laist atpakaļ par rezerves skolotāju, viņš gribēja man pieņemt par skolotāju. Iedeva man dzīvokli un visu, bet es nezinu, kāpēc, es neatceros, kāpēc es tomēr aizgāju no tā Vaidava skolu uz citu skolu. Es Valmierā satiku savu bijušo kursa biedrini no pedagoģiskas skolas laikiem, viņiem bija par pārzini Tožās. Un viņi saka, Tamāra nāca pie manis, man trūks skolotāju, un es pie viņas aizgāju, bet mūs pēc gada likvidēja. Un 2 skolotājus mums pārcēla uz Zilo kalnu, un mani un vēl vienu skolotāju vecākās paudzes. Starp citu, viņi man iemācīja diezgan labi runāt, izrunāt, ko es nemācēju. Un pārzina Trēziņdācē, aizgāju kaut kur uz Salatsgrievu vai uz Ainažiem. Tur kaut kur viņa aizgāja strādāt. Pati viņa dzimtas mājas Tožās bija. Un Zilā kalnā es ļoti ilgi nostrādāju, bet mani atkal pierunāja iet par direktoru uz vienu kultūras namu. Tas bija Madonā, netālu no Madonas Ļaudonā. Es pusgadu nostrādāju, es pilnīgi sapratu, ka tas nav mans lauciņš, kur strādāt, jo es ilgojos pēc bērnu klaigām, pēc bērnu smiekļiem, pēc bērnu zinkārības, un es aizgāju projām uz Zilo kalnu. Ne, uz Butnieku internātu skolu, kur nostrādāju 20 gadus. Mani gribēja iecelt par direktoru, es tur spurojos pretim, tam man teica, tā tev jāiet uz Rubens strādāt par krievlotu skolotāju, es lielāko prieku pieņēmu, jo par direktoru, skaidrs, es par direktoru biju Ļaudonā, tā ir kultūras nama, es skaidrs zinu, ka tas pilnīgi uz mani neatiecas. Nekāds direktors es neesmu, es esmu skolotāja. Tā, par Burtniekiem es jau zinu,